Notikušo slaktiņu šodien pieminēja arī Latvijā dzīvojošie armēņi. Viņi pulcējās sēru brīdī pie sava krustakmens Vecrīgā, bet vēlāk ar plakātiem un Armēnijas karogiem rokās devās uz Turcijas vēstniecību, tā paužot savu protestu pret šo masu slepkavību un Latvijas nevēlēšanos to atzīt arī starptautiski. Turpināja Kīns. Krustakmens Hačkārs, jeb sarkanbrūnā vulkāniskā akmens stēle pretī Basteikalnam, šodien pulcē tos armēņus, kuri dzīvo un strādā Latvijā. Te viņiem ir ģimenes, bērni, savi restorāni, kafejnīcas vai cita nodarbošanās. Taču šodien viņus vieno sāpes par to, ko pārdzīvoja tautieši pirms 100 gadiem. Ervānas studiju gados es devos uz Cicernaka berdu, kur cilvēki lielās traumēs plūda un pieminēja šos upurus. Es domāju, ka katra armēņa acīs ir šīs skumjas un šī sāpe. Šis pārdarījums, ko pasaule nav sapratusi, nav pieņēmusi, un mums ir vajadzīgas plašākas sirds, kā teica Seržs Tankjāns vakar Ervānas koncertā tiešraidē. Lai gan šo genocīdu atzinušas daudzas pasaules valstis, arī Lietuva, Krievija, Polija, Vācija, Francija, Kanāda un citas, Latvija, kas pati piedzīvojusi deportācijas un izsūtīšanu, armēņu genocīdu oficiāli nav atzinusi. Jau vairāk nekā 10 valstī jau atzīti to par genocīdu, un armēņu genocīds ir vispār pirmais pasaulē, un arī šis termiņš bija iedomāts tieši šim notikumam. Pēc piemiņas brīža armēņi plašā gājienā devās uz Turcijas vēstniecību. Pati Turcija oficiāli nekad nav atzinusi savu atbildību par šo tautas masveidu iznīcināšanu. Tikmēr Latvijas ārlietu ministrijas valsts sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica uzsver, ka Latvija vienmēr ir pieminējusi armēņu tautas upurus. Arī šodien Ervānā atrodas Saeimas spīkeris biedrs Gundars Daudz, kas piedalās piemiņas pasākumos. Vienlaikus esot svarīgi panākt vienotu faktu interpretāciju par šiem notikumiem, taču, kā uzsver valsts sekretāre, Latvija no savas pieredzes zinot, ka tas valstu starpā var būt grūti un izaicinoši. Tāpēc ir ne tikai jāizvērtē vēsture, bet jārod jaunas iespējas, lai samierinātu Turcijas un Armēnijas tautas. Pat laban abu valstu starpā nav pat diplomātisko attiecību. Aija Kīns, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.